Labadienā! Sākam tiešraidi. Cerams, esam labi dzirdami, redzami. Visā gadījumā mums ir aktivizēts arī lauciņš questions and answers, kurā varat rakstīt komentārus, ja ir kaut kāda pārtraukuma vai kaut kas pārtrūkst. Anyways, jā, laipni lūdzam uzņēmējus uz praktisko webināru, kā piesaistīt valsts atbalstu tiešiem lieliem investīciju projektiem. Tātad mums šodienas dienas kārtībā ir 3 tēmas, kurām mēs skriesim cauri, kādi projekti var saņemt valsts atbalsta kapitāla atlaidi, tas pirmais. Otrais, kāds pieejams finansējums projektu investīcijām. Un trešais, kā tiks izmaksāt kapitāla atlaidi veiksmīgi realizētiem projektiem. Mums pievienojušās ir divas foršas speciālistas, kas pārzina konkrētās tēmas. Protams, no LIA mums ir Elīna Alika, kas ir LIA atbalsta departamenta direktore. Sveiki, Elīna! Labrīt! Un mums ir arī Irina Noškina, Altuma korporatīvo projektu vadītāja cilvēks, kas tieši arī strādās ar klientiem. Čau, Irina! Ok, nu tad uzreiz netērējot ne sekundi metamies virsū, tad es uzreiz piesaku Elīnu, un Elīna rāda savus slaidus, ok? Elīna Labi, aktivizē. paldies, tā nodalos un aktivizēju. Tātad, jā, labrīt visiem. Ceru, ka prezentācija ir redzama. Un tātad, Prezentācija redzama, viss forši, tā kā ir maksimizēts ekrāns, tā kā droši. Super. Tad pastāstīšu īsam ievadam par šo pašu programmu, lai mums visiem būtu jau skaidrs, par ko tad mēs šeit runājam. Tātad šīs programmas galvenais mērķis ir nodrošināt finansējumu tādu investīciju projektu īstenošanai, kuri vērst uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Šīs 4. kārtas kopējais finansējuma programmas finansējums atbalstam ir 67 miljoni eiro. Un, lai projekts investīciju kvalificētos šajam atbalstam, tad investīciju projektam ir jābūt vismaz 10 miljonu apmērā, ko sastādā materiālās un nemateriālo aktīvu iegāde, kas ir paredzēta ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai vai efektivizācijai. Aizdevums ar kapitāla atlaidi ir pieejams līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet nepārsniedz 10 miljonus eiro vienam projektam. Šajā programmā uz kapitāla atlaidi var pretendēt lielais vai vidējais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā. Kādas jomas tad ir atbalstāmas šīs programmas ietvaros? Šajā 4. kārtā ir nākušas klāt 2 jomas, bet primāri, protams, ir arī tās, kas ir iepriekš bijušas atbalstāmas. Tātad tie ir investīciju projekti viedās specializācijas prioritārajos virzienos, turisma jomā, kultūras un radošo industriju jomā, un tad jauninājumi tātad ir militārā joma un arī primārās lauksaimniecības ražošanas projekti. Šeit gan jāvērš uzmanība, ka primārās lauksaimniecības ražošanas jomā pieteikumus var iesniegt, bet jāņem vērā, ka atbalsts komersantiem faktiski būs pieejams tikai pēc tam, kad Eiropas komisija būs saskaņojusi atbalsta ieviešanu. Iepriekš pieminēju tātad projekta attiecināmās izmaksas. Kas tad tās ir? Tās ir būvniecības darbu un nekustamā īpašuma iegāde. Šo pozīciju var attiecināt tikai kompleksiem investīciju projektiem, kurās ir paredzēts arī iekārtu iegāde. Tāpat arī tātad ir jaunu iekārtu iegāde un arī nemateriālo aktīvu iegāde, kas tad kopā veido šo kopējo investīciju projektu attiecināmo izmaksu kopumu. Kā izskatās projektu pieteikšanās process un tad beidzot arī līdz atbalsta saņemšanai? Tātad, kā jau Kristiāns minēja, mums ir jau atvērta projekta pieteikuma pieņemšana, kas norisināsies kopā 3 mēnešus un noslēgsies nākamā gada 20. februārī. Svarīgi ir piebilst to, ka līdz šim termiņam tad ir jāiesniedz vienlaicīgi projekti gan LIA, gan Altum. Tālāk, pēc šī termiņa iestāšanās, tad LIA pieņems lēmumus par atlases rezultātu un
tie projekti, kas pretendē, kas kvalificēsies LIA tālākam vēl citam izvērtējumam, tad tiks nodoti tieši LIA vērtēšanai. Tad, kad LIA būs veicis izvērtēšanu, klients noslēgs līgumu un tad īsteno savu projektu. Un pēc projekta īstenošanas, ne vēlāk kā 2 gadus pēc tā, LIA uzsāks pēcuzraudzību, pēc tam, kad būsim saņēmuši klienta paziņojumu tātad par projekta noslēgumu un pēcuzraudzības perioda uzsākšanu. Tāpat arī esam saņēmuši jautājumus iepriekš no komersantiem, vērš uzmanību par to, ka projekta iesniegšanas secība kopējā vērtējumā neko nemaina. Visi projekti tiks vērtēti un ranžēti pēc punktiem pēc pieteikuma pieņemšanas noslēgšanās. Tā kā steigai nav nekādas nozīmes, aicinām visus interesantus kvalitatīvi vispirms nokonsultēties, sagatavot savus pieteikumus un tad sniegt gan LIA, gan Altum. Tad vairāk tieši par LIA lomu vērtēšanā. Ko tad LIA vērtē? LIA izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību programmas nosacījumiem, pēc tam vērtējam arī paša projekta atbilstību atbalstāmajām nozarēm, par kurām jau runāju iepriekš, un arī projekta īstenošanas rezultātā plānotos sasniedzamos rādītājus, kas LIA pusē ir šis nozīmīgākais uzdevums, jo pirmkārt jums šiem projektiem tiek piešķirti punkti par plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, un tad attiecīgi pēc uzraudzības periodā LIA vērtē, vai šīs norādītās vērtības ir arī sasniegtas. Par projektu iesniedzēju atbilstību. LIA pusē tātad vērtējam atbilst vidējā vai lielā komersanta statusam, to vai ir vai nav reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā, kā arī skatāmies, vai projekta ieguldījumi atbalsta komersanta darbību, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju. Šeit gan jāpiebilst, ka šis pēdējais kritērijs netiek vērtēts projektiem militārā jomā, kam saņemts aizsardzības ministrijas atzinums par investīciju projektu atbilstību būtiskām drošības interesēm. Ja skatāmies par to, ko vēl papildus vērtējam atsevišķiem jomu pieteikumiem, tad, ja plānots iesniegt, atvainojos, kaut kas laikam restartējās. Tā. Vai jūs redzat? Maza tehniska laikam ķibele. Tātad skatāmies papildus dokumentus militāram projektam, tātad ir jābūt pievienotam šim aizsardzības ministrijas atzinumam par primārā projekta atbilstību būtiskām drošības interesēm, kas saistīts ar ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu. Savukārt, ja ir plānots iesniegt projektu primārās lauksaimniecības ražošanas nozarē, tad tiek vērtēta atbilstība mērķim, tātad ar lauksaimniecības attīstīšanu, pielāgošanu un modernizēšanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana, kā arī LIA pārbaudīs, vai ir pievienots pārtiks un veterinārā dienesta izziņa par komersanta atbilstību saistošiem valsts vai Eiropas Savienības standartiem, kā arī pārbaudīs lielajiem komersantiem, vai ir pievienots hipotētiskais scenārijs ar pamatojošiem dokumentiem. Šīs vadlīnijas hipotētiskā scenārija sagatavošanā jūs atradīsiet gan LIA platformā Business.gov.lv, gan Altum sadaļās, tā kā tad, kad strādājat pie šī scenārija izveidas, noteikti ņemiet vērā Altum izstrādāto metodiku. Tad, ko vērtēs saistībā ar pēc uzraudzības rādītājiem, ko jūs ar saviem projektiem tātad solīsiet īstenot 3 gados pēc projekta pabeigšanas. Par katru no šiem 4 rādītājiem tiks likti punkti, kuri tad attiecīgi spēlēs nozīmīgu lomu tajā, vai projekts kvalificēsies vai nekvalificēsies tālākai virzīšanai, izvērtēšanai Altum. Pirmais no rādītājiem ir vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem. Mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas tiks pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, tā vidējā bruto darba samaksa nedrīkst būt mazāka par vidējo mēneša vidējo
iepriekšējā gadā reģionā, kam piemērots koeficients vismaz 1,3. Savukārt, ja tiek saglabātas darba vietas, tad tiks skatīts mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kam saglabātas darba vietas. Tātad šī atlīdzība nedrīkst būt mazāka par mēneša vidējo bruto samaksu iepriekšējā gadā reģionā, kur tiek īstenots projekts, kam piemērots koeficients 1,3, papildus nodrošināt vidējās bruto darba samaksas pieaugumu vismaz 30% apmērā. Tātad šeit ir ielikti divi tādi ļoti vienkārši uzskatāmi piemēri, pēc kuriem jūs arī tad kopā varat skatīties un izvērtēt. Tātad jaunajiem darbiniekiem koeficients vismaz 1,3, savukārt darbiniekiem, kam saglabātas darba vietas, šis 1,3 plus pieaugums vismaz 30% apmērā. Nākamais kritērijs, kas tiks vērtēts, ir apgrozījuma apjoma pieaugums investīciju projektu īstenošanas rezultātā. Tātad, lai kvalificētos šim apgrozījuma apjomam projektu īstenošanas rezultātā, salīdzinot ar investīciju projektu pabeigšanas gadu, ir jāpieaug tādā apmērā, kādā investīciju projekta pieteiktā kapitāla atlaide, kam piemērots koeficients 2. Tātad, ja skatāmies no praktiskās puses, kā tas varētu būt, tātad, ja investīcija projekta pabeigšanas gadā uzņēmuma apgrozījums bija 25 miljoni, pieteiktā kapitāla atlaide ir 5 miljoni, tad ir jāpiemēro vismaz koeficients 2, un attiecīgi tad apgrozījums, kas jānodrošina pēc uzraudzības gados, ir 35 miljoni. Trešais kritērijs - projekta īstenošanas rezultātā radīto un saglabāto darba vietu skaits. Uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 eiro ir jābūt radītai vienai darba vietai vai saglabātai esošai darba vietai ar pilnu darba slodzi, ar darba samaksas pieaugumu, un kopā ir jābūt radītām vai saglabātām darba vietām ir vismaz tātad 12. Šīs ir tās darba vietas, par kuru atlīdzību apmēriem tiek runāts tātad pirmajā kritērijā. Viņas var kombinēt, bet šim kopējam skaitam jāsasniedz 12. Un pēdējais ceturtais, kas ir jāsasniedz pēcuzraudzības periodā, tas ir palicis nemainīgs no iepriekšējās kārtas, tātad komersanta ieguldījuma apjoms pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir vismaz 250 000 eiro gadā. Pie pieteikuma izvērtēšanas ir iespēja arī iegūt papildus punktus, un tātad tos varēs iegūt jau uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. LIJā ir jau Finanšu institūcijas kredīta komitejas saistošs lēmums par aizdevumu piešķiršanu projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra. Šo vienu no šiem finanšu dokumentiem, arī tātad, ja jums tie ir, noteikti jau pievienojiet pie pieteikuma veidlapas, kad to sniedziet Biznes.gov.lv platformā. Nākamais papildus iegūšanas punktu scenārijs ir tad, ja projektu paredzēts īstenot Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales NUTS 3 datu reģionā. Tas, kas ir jāņem vērā, ir sevišķi tas, kas būs interesanti projektiem militārā jomā, ir tas, ka investīcija projekta militārā jomā, ja ir saņemts aizsardzības ministrijas atzinums par investīciju projektu atbilstību būtiskām drošības interesēm, ir prioritāri pret citiem pieteiktajiem investīciju projektiem. Tāpat, noslēdzot sadaļu par pēcuzraudzības kritērijiem, ir jāņem vērā arī tas, ka ja uzņēmums ir izturējis LIJā atlasi solot augstāku rādītāju izpildi nekā iepriekš minimālie nepieciešamie koeficienti, tad arī pēcuzraudzībā LIJā pārbaudīs, vai rādītāji ir sasniegti tādā apmērā, kādā komersants tos ir pieteicis atlasē. Šo ir svarīgi ņemt vērā, jo, protams, arī tā kā tiek likti punkti par šiem rādītājiem, kurus jūs solīsiet,
tad attiecīgi solot augstākus rādītājus, jums būs augstāks punktu skaits. Līdz ar to tas arī nozīmē, ka attiecībā pret citiem konkursa dalībniekiem jūs būsiet augstākā pozīcijā, un tad līdz ar to arī pie pēcuzraudzības jums ir jāparāda, ka šie augstākie rādītāji ir sasniegti. Tad, kad būsim LIA pusē izvērtējuši visus pieteikumus, gan atbilstības, gan arī tātad šos kritērijus par sasniedzamajiem rādītājiem, tad tiks ranžēti visi pieteikumi, ievērojot secību. Pirmais tiks ranžēti visi pieteikumi pēc kopējo punktu skaitu. Savukārt, ja vismaz 2 pieteikumiem ir piešķirts vienāds punktu skaits, tad secīgi tiek ranžēti pēc nākamajiem kritērijiem. Tātad šeit ir uzskaitīti nākamie kritēriji, bet par tiem noteikti vairāk arī varat izlasīt mūsu mājaslapā, un tas principā iestāsies tikai tad, ja būs izveidojusies situācija, ja tiešām vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits. Par projektu pēcuzraudzību. Altum piemēros kapitāla atlaidi atbilstoši LIA lēmumam par rādītāju sasniegšanu. Un tātad vispirms jums būs jānāk uz LIA, lai saņemtu šo atzinumu par rādītāju izpildi. LIA īsteno 3 gadus paredzamo rādītāju pēcuzraudzību. Pēcuzraudzība tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 gadus pēc projekta pabeigšanas vai arī pēc komersanta iesnieguma LIA, ja komersants ir gatavs sasniegt rādītājus un uzsākt pēcuzraudzību ātrāk. Komersants par katru pēcuzraudzības gadu iesniedz LIA pamatojošo dokumentāciju, kas tātad pierāda, kad ir sasniegti solītie rādītāji, un visi projektu pieteikumā norādītie sasniedzamie rādītāji, kā jau iepriekš minēju, pēcuzraudzības periodā ir jāsasniedz pilnā apjomā. No LIA puses lielos vilcienos tas tad arī ir viss. Tad atgādinu, ka pieteikumus varat iesniegt līdz nākamā gada 20. februārim. Jāiesniedz 2 pieteikumi. Viens ir jāiesniedz LIA Business.gov.lv, aizpildot elektronisko veidlapu, un Altum arī portālā mansaltum.lv. Vairāk par programmu atradīsiet gan Altum lapā, gan arī mūsu Business.gov.lv. Un tad, protams, ja jums ir jautājumi par jūsu individuālām situācijām, tad rakstiet uz jautājumu@lia.gov.lv. Centīsimies operatīvi atbildēt un nepieciešamības gadījumā tad tikties ar jums uz konsultāciju, lai spētu sniegt viskorektāko un pareizāko atbildi, kas palīdzēs jums sagatavot pieteikumu. No manas puses tas būs arī viss. Tas tad arī došu vārdu tālāk jau kolēģiem no Altuma. Okay. Jā, Elīna, pirms ķeramies klāt pie Altuma finansēšanas daļas, tad pavisam ātri es skatos questions un answers sadaļā nav ienākuši jautājumi, tā pašā laikā pirms pasākuma bija iesūtīti pāris jautājumi. Viens bija par mazliet vairāk izvērstāk pastāstīt par militāro industriju un par lauksaimniekiem, bet es skatos, tur bija atsevišķs slaids, kas jau ir nosakts, tā kā tas ir paveikts. Bija arī jautājums specifisks, ka būvniecības darbu un nekustamā īpašuma iegāde ir paredzēta tikai kā kompleksam investīciju projektam, kurā paredzēta arī iekārtu iegāde. Vai kāda noteikta proporcijas starp būvniecības un iekārtu attiecināmajām izmaksām? Nē, šajā kārtā šāda proporcija nav noteikta. Iepriekšējās kārtās tas iepriekš bija, bet šajā kārtā tas ir tiešām nedaudz arī elastīgāk, tāpēc jebkura veida kombinācija būs attiecināma, tā kā nav jāseko nekādām proporcijām. Ok, skaidrs. Forši, tad visi jautājumi šobrīd ir atbildēti. Elīna, liels tev paldies, un es jau esmu aktivizējis Irīnas logu, tā kā Irīna mēs tev redzam, un tu vari droši mesties virsū un dalīties savu prezentāciju. Jā, paldies, Kristiān. Paldies arī Elīnai par ievadvārdiem no LIA puses. Man liekas, ļoti praktiski un informatīvi. Bet no savas puses, pirms es ķeros, es arī gribu sasveicināties ar visiem komersantiem, kas mums šobrīd skatās vai skatīsies vēlāk ierakstā.
Un man tiešām prieks atkal būt šeit, šajā formātā, jo īpaši tāpēc, ka pirms 2 gadiem ap šo laiku mēs atklājām 3. kārtu, un šodien jau runāsim par 4. kārtu šai investīciju programmai, kas parāda, cik šī programma attīstās dinamiski un cik tā ir būtiska un nozīmīga loma uzņēmumu izaugsmes un transformācijas veicināšanā. Tā kā tiešām prieks atkal būt šeit, un tad jau es ķeršos klāt savai prezentācijai, stāstīšu par praktiskām lietām. Tā, sakiet, vai redzams? Tā, prezentācija redzama, viss kārtībā. Ok, jā. Jā, man šodien uzdevums ir pastāstīt par Altuma lomu programmas īstenošanā, palīdzēt jums saprast, kā praktiski sagatavoties pieteikumam, kam pievērst īpašu uzmanību, dalīšos arī ar iespējamo finansēšanas struktūru un ar būtiskām niansēm, kas varētu būt tiešām svarīgi, lai maksimāli efektīvi izmantot šo atbalstu. Jā, kā jau bija minēts, tad šī programma, šis atbalsts ir paredzēts lieliem investīciju projektiem, kas ir vērsti vai nu uz jaunas, vai nu ražošanas, vai nu pakalpojumu sniegšanas vietas izveidošanu, vai nu esošas paplašināšanos vai modernizēšanu, lai palīdzētu uzņēmējiem gan celt industriālu kapacitāti, gan arī paplašināt savu atpazīstamību tirgū. Jā, šeit ir tie galvenie cipari, kas ir jāigaumē, jāatcerās, ko arī Elīna pieminēja un arī es vairāk kārt šodien nosaukšu 10, 30, 10. Tas ir tas, kas ir jāatcerās. Minimālais investīciju apjoms 10 miljoni, bet šeit uzsvars uz attiecināmām izmaksām. Jā, līdz ar to būtiski pārliecināties, ka tieši attiecināmas izmaksas veido šos te 10 miljonus. Maksimāla kapitāla atlaide 30% vai ne vairāk kā 10 miljoni. Šeit ir līdzīgs slaids, kā bija Elīna, bet es neatkārtošos par to laika grafiku, par pieteikšanos periodiem, bet vairāk pievērsīšos tieši tai Altuma lomai, ko mēs vērtējam un kas ir būtiski ņemt vērā, piesakoties programmai. Tad, kā jau Elīna minēja, tad pieteikšanas periods ir līdz 20. februārim, un šeit būtiski tas, kad iesniedzot pieteikumus, tiem jābūt iesniegtiem gan Altuma, gan LIA. Altuma pieteikums pieņems tikai caur mans Altuma portālu, līdz ar to noteikti būs jāreģistrējās tajā. Tātad pēc pieteikumu saņemšanas un iesniegšanas LIA un Altuma komersants var sākt darbus, bet ar dažām atrunām. Par to es pastāstīšu varbūt precīzāk. Tātad iesniedzot pieteikumu, Altuma darbinieks sazināsies ar katru no pretendentiem un vienosies par projekta realizācijas vietas apsakošanu, kas ir diezgan būtisks solis, lai mēs varētu pārliecināties, ka darbi un investīciju projekts nav uzsākti. Tas nozīmē, ka mēs vienojamies par apsakošanas datumu un pārbaudam, ka nav faktiski veikti kaut kādi būvdarbi jau projektā, bet kopumā par darba sākumu ir uztverts ne tikai fizisks darba sākums, bet arī jebkura saistoša līguma noslēgšana. Līdz ar to pirms ir iesniegti pieteikumi LIA un Altuma, un pirms mēs veicam apsakošanu, nevar slēgt nevienu saistošu līgumu, piemēram, būvniecības līgums ar būvuzņēmēju vai iekārtu iegādes līgumi. Vēl viena nianse par darba sākumu ir situācija, ja atbalsta pretendents plāno pieteikties arī kādam citam atbalstam šīm pašām attiecināmajām izmaksām. Šajā gadījumā, ja ir plānota arī kāda cita atbalsta, pieņemsim CFLA, LAC vai pieņemsim uzņēmums darbojas speciālajā ekonomiskajā zonā un tur ir saņemts kāds atbalsts, šajā gadījumā nevar uzsākt darbus, kamēr nav pieņemti visi lēmumi par atbalsta piešķiršanu. Līdz ar to, ja jums jau ir saņemts kāds lēmums jūsu projektam cita atbalsta sniedzēja, tad kamēr Altuma nepieņem savu lēmumu, LIA arī, bet Altuma šajā te struktūra ir pēdējais, tā kā lēmuma pieņēmējs, tad jūs nevarat uzsākt darbus. Līdz ar to šis ir jāņem vērā, kad jūs plānojat savus laika grafikus, kā ņemot vērā, kad slēdzas pieteikumu pieņemšanā, kamēr LIA veic izvērtēšanu, arī Altuma veic savu izvērtēšanu, kā principā jārēķinās, ka darbus šajā gadījumā nevarēs uzsākt līdz pavasaram vismaz. Tā kā šis noteikti būs jāņem vērā. Tad saņēmot jūsu pieteikumus, tad mēs noteikti arī
arī nosūtam jūs tā pāris dienu laikā arī nepieciešamo dokumentu sarakstu, kur ir uzskaitīti visi dokumenti, kas mums ir nepieciešami lēmumu pieņemšanai, un mēs jau sākam vērtēt jūsu pieteikumus un vērtēt šos dokumentus, pirms mēs vēl saņēmam LIA lēmumu. Līdz ar to šeit jums būs lieliska iespēja, ka jau laicīgi sagatavoties šiem dokumentiem, viņus iesniegt, var sniegt arī pakāpeniski, tā, lai mēs jau varam sākt vērtēt jūsu projektus. Bet šeit uzsvars uz to, ka pieņemt savus lēmumus mēs varēsim tikai pēc LIA lēmuma saņemšanas. Līdz ar to, ja kaut vai mēs sāksim izskatīšanu jau no pieteikuma saņemšanas un dokumentu iesniegšanas brīža, bet turpināsim tikai ar tiem komersantiem, kas jau saņems LIA pozitīvos lēmumus, kā arī šeit jāņem vērā, ka ja darījuma struktūrā ir paredzēts arī cits finansētājs banka, tad arī pirms mēs varam pieņemt savu lēmumu, mums būs nepieciešams arī bankas saistošs lēmums. Tā kā šis ir diezgan būtiski. Jā, tad no savas puses mēs arī veicam diezgan plašu un vispusīgu projektu pārbaudi un izvērtēšanu, vērtējam projektus no vairākiem aspektiem. Galvenie tie sieti un tie bloki ir minēti šeit ekrānos, un šeit es vēlos varbūt uzsvert to, ka mēs vērtējam savā pusē uzņēmumus un viņa spēju uzņemties šīs saistības, jo mēs piešķiram aizdevumu. Un aizdevums pēc projekta realizācijas var tikt dzēst vai no ar kapitāla atlaidi, ja visi radītāji ir veiksmīgi sasniegti, vai arī uzņēmumi būs tas jādzēš no pašu naudas plūsmas un tā kā savas saistības jākārto pašam. Līdz ar to mēs ļoti rūpīgi izvērtējam uzņēmuma kredītspēju tā skaitā, vai uzņēmums būs spējīgs apkalpot šīs saistības arī gadījumā, ja kapitāla atlaide netiek saņemta. Jā, un tālāk nedaudz precīzāk par katru no šiem blokiem. Tātad AML, jā, tāpat līdzīgi kā iepriekšējo reizi, mēs pārbaudam AML, atbilstību AML prasībām. Altum ir AML likuma subjekts, līdz ar to mūsu pienākums arī ir pārliecināties un pārbaudīt, vai katrs pieteikums, kāds uzņēmums atbilst AML prasībām. Šis nav nekas jauns, arī bankas veids to izvērtējumu, tāpēc šeit ilgi neskavēšos, bet, protams, arī daļa no mūsu dokumentiem, ko mēs pieprasam no klientiem, arī ir, lai mēs pārbaudītu šo sadaļu. Otrs lielais bloks ir atbilstība valsts atbalsta programmas nosacījumiem. Šeit mēs nedaudz, protams, līdzīgi kā LIA pārliecinamies par to, vai uzņēmums atbilst vidējam vai lielam komersantam, vai projekti tiek attīstīts atbalstāmajās nozarēs, un arī viens no būtiskiem parametriem ir, ka uzņēmumu nav grūtības nonākušu uzņēmumu pazīmes. Un šeit es nedaudz aizkavēšos, jau ņemot vērā mūsu pieredzi 3 iepriekšējās kārtās, tad šis parametrs, ko ar nelielu pauzi vēlos uzsvērt, ka neatiecās uz militāro jomu, bet attiecās uz visām pārējām jomām. Šis parametrs ir diezgan izaicinošs bijis lielām starptautiskām grupām. Līdz ar to, ja jūsu uzņēmums, kas plāno pieteikt šai programmai, ietilps kādā no starptautiskām grupām, vai ja mūs skatās arī konsultāciju biroji, kas bieži vien palīdz uzņēmējiem sagatavoties šai programmam un sagatavot pieteikumu, tad šeit būtiski, ka mums noteikti būs nepieciešams pārbaudīt šo grūtības nonākošo uzņēmumu pazīmes ne tikai pašam komersantam, bet mēs pārbaudam arī visu saistīto uzņēmumu grupu. Līdz ar to mēs paprasam finanšu datus, gada pārskatus 2 pēdējos gados par visu saistīto uzņēmumu grupu, kur uzņēmumi ir saistīti ar mūsu pretendentu caur dalību vismaz 50% un vairāk. Līdz ar to, ja tā ir milzīga starptautiskā grupa apkārt visai pasaulē, diemžēl tāpat mēs pieprasam visus pārskatus par pēdējiem 2 gadiem visiem šiem saistītiem uzņēmumiem. Šo noteikti ņemiet vērā. Šis bija tāds klupšanas akmens iepriekšējās kārtās lieliem uzņēmumiem, bet tas ir tas, kas mums ir jāprasa un jāpārbauda. Jā, tad, protams, mēs pārliecinamies par investīciju apjomu, ka tas ir vismaz 10 miljoni eiro un ka atbalsts tiek pieteikts atbilstoši programmas nosacījumiem. Atbalstamas nozares šeit Elīna jau pastāstīja, ka šogad mums ir 2 jaunas nozares, militārā joma un lauksaimnieciskas ražošanas joma. Tā kā šeit neatkārtošas, šīs nozares arī, protams, ir uzskatītas mūsu mājaslapā, tā kā noteikti var pārbaudīt, vai atbilstat.
Nedaudz pieskāršos arī šīm divām jaunām jomām. Jā, kā jau Elīna minēja, vienīgi militārai jomai, kam ir saņemts aizsardzības ministrijas atzinums, būs prioritārā izskatīšana, bet šeit es vēlos uzsvert, ka tas attiecās tikai uz vienīgi militāro jomu un neatiecās uz duālu pielietojumu precēm. Tāpēc, ja kāds uzņēmums, kas darbojas tieši duālajos pakalpojumus vai precēs, plāno pieteikties, to var darīt, bet tiks izvērtēts standarta kārtība, kā arī visas pārējās tautsaimniecības jomas. Par lauksaimniecības jomu arī neatkārtošos, bet varbūt uzsveršu, jā, kad ir nelielas arī atšķirības un nianses šai jomai. Mēs finansējam tikai tās izmaksas, kas saistītas ar lauksaimniecības infrastruktūras modernizēšanu vai izveidi. Nevaram piešķirt finansējumu augu vai dzīvnieku iegādēji vai investīcijām, kuru mērķis ir panākt atbilstību saistošiem valsts vai Eiropas Savienības standartiem. Līdz ar to uz pieteikumu iesniegšanu brīdi uzņēmumi jau ir jāatbilst visiem šiem spēkā esošiem standartiem, par ko mēs arī pieprasam pārtikas un veterināru dienestu izsniegtu īziņu. Vēl būtiski, kas atšķir šo te pieteikumus, ja piesakās lauksaimniecības joma, tad attiecināmajām izmaksām ir jābūt vairāk, viņiem jābūt lielākiem par 30%, jābūt lielākiem nekā 30% no iepriekšēju 5 gadu vidēja apgrozījumu komersantam. Tā kā šis arī lūgums jāņem vērā, jāizreikina, cik ir tie 30% no 5 gadu vidēja, un tad šis ir attiecinājuma izmaksas jābūt lielākām. Par hipotētisko scenāriju Elīna arī pastāstīja. Ja mūsu mājaslapā sadaļā lauksaimniecībai būs pieejams metodoloģija, kā hipotētisko scenāriju formēt, iesniegt, kādiem dokumentiem jābūt. Šeit varbūt minimāli ieskicēšu to, ka hipotētiskā scenārija galvenā doma ir ļaut mums pārliecināties no jūsu iesniegtiem dokumentiem, ka bez šī atbalsta projekts nevarētu būt attīstīts vispār vai nevarētu būt attīstīts plānotā apmēra, tā kā viņš varētu tikai kaut kā minimāla apmēra un ar mazākām atdevēm attīstīties. Tā kā šī tā galvenā joma pārbaudīt programmas stimulējošo ietekmi jūsu projektam. Tāpat kā līdz šim aizdevumus mēs izsniedzam kapitāla atlaides apmērā, ne vairāk, kas ir līdz tiem 30% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot 10 miljonus. Visu pārējo aizdevumu uzņēmējiem būs jānodrošina vai nu pašiem, vai nu piesaistot bankas. Šajā kārtā mēs nepiedāvājam papildu aizdevumus, kas bija pieejami trešajā kārtā. Jā, līdz ar to šeit no tām papildus opcijām, ja pietrūkst tā kā pašiem nodrošināt visu virs kapitāla atlaides, būs griezties pie kāda finansētāja. Aizdevuma termiņš tāpat ir līdz 20 gadiem, bet šeit jāņem vērā, ka tas ir atkarīgs no iegādājamo aktīvu liederīgas kalpošanas ilguma. Līdz ar to jāplānots iegādāties pārsvarā iekārtas, kuru amortizācijas periods grāmatvediski būs vidē 10 gadi. Tas nozīmē, ka arī maksimālais termiņš var būt līdz 10 gadiem, ne vairāk. Tā kā šo lūgums ņemt vērā. Jā, par maksimālo atbalsta intensitāti šeit ir parādīts, kādas ir tas maksimālās intensitātes atkarība no projekta realizācijas reģiona un uzņēmuma lieluma. Šis slaids principā ir saistošs tiem projektiem, kur ir plānots apvienot dažādus atbalstus. Piemēram, ja kāds uzņēmums darbojas, viņas lielais uzņēmums attīsta projektu Kurzemē, un, piemēram, šim uzņēmumam ir jau piešķirts atbalsts, pieņemsim, viņš darbojas speciālajā ekonomiskajā zonā, un viņam ir piešķirts atbalsts 30% apmērā no plānotām attiecināmām izmaksām. Un arī komersants piesakās pie mums arī 30% no attiecināmajām izmaksām. Tas nozīmē, ka lieliem komersantiem Kurzemē maksimālais atbalsts ir 50%, kā redzams. Ja jau ir piešķirts kāds atbalsts par 30%, tad paliek tikai 20%. Līdz ar to mums būs jāsamazina pieejama kapitāla atlaide, lai netiktu pārsniegti šie limiti. Un otrs gadījums, kad jāņem vērā šos limitus, ja uzņēmumu saistīto uzņēmumu grupā pēdējo 3 gadu laikā šajā pašā reģionā tika attīstīti arī citi projekti, par kuriem saņemts valsts atbalsts, tad līdzīgi tā kā kopējā valsts atbalsta saņemtā
summa pret investīciju apmēru šajā pašā reģionā nevar pārsniegt šīs vērtības. Tā kā šo noteikti lūdzu ņemt vērā. Saprotu, ka šī visas kumulācijas un atbalsta intensitātes tāds specifiska tēma, līdz ar to noteikti iesaku pie mums griezties, konsultēties. Viens no dokumentiem arī, ko mēs pieprasam, ir jau saņemto atbalstu saraksts, tā, lai mēs arī no savas puses varam pārbaudīt, kā nav pārkāpta šī te reģionālā intensitāte. Šeit tagad jūs redzat izmaksas, ko mēs nevaram finansēt, kas ir neattiecināmās izmaksas, līdz to pildot pieteikumus, ja jūs zināt, ka jums ir paredzēts pirkt transporta līdzekļus vai kādu apkuras katlu pirkt, kas ir enerģiju ražojošā iekārta, tad šīm izmaksām ir jābūt izceltām uz neattiecināmo izmaksu sadaļu. Jā, tad to mēs arī paši pārbaudam, un ja gadījumā ir kāda izmaksa, ko mēs pamanām, protams, mēs arī izslēdzām no attiecināmajām izmaksām, un no šīs summas, protams, netiek aprēķināta kapitāla atlaide. Tad viena no pēdējām lietām, bet nav mazsvarīgākā, tā ir diezgan būtiska lieta, tas ir projekta un uzņēmuma dzīvotspēja, uzņēmuma kredītspēja, ko mēs pārbaudam, kā jau minēju, mēs piešķiram aizdevumu, līdz ar to mums jābūt drošiem, ka uzņēmums tiešām spēs apkalpot šīs saistības arī gadījumā netiek saņemta kapitāla atlaide. Un tad mums šeit ir divu bloku parametri. Pirmais ir tas, ko mēs vērtējam uz atbalsta piešķiršanas brīdi, un tas ir uzņēmuma vēsturiskie dati. Mēs skatāmies pēdējo noslēgto gadu pārskatu un pārbaudam, lai tajā saistību sloks nepārsniedz 3,5, pašu kapitāls ir vismaz 25% un naudas plūsmas seguma koeficients ir vismaz 1,2. Tad tiem uzņēmumiem, jo tas arī ir bijuši mums šādi gadījumi, citreiz ir dibināts jauns uzņēmums tieši projekta attīstīšanai, tā saucamais SPV. Līdz ar to šajā gadījumā, ja tiek iesniegts pieteikums jaundibināta uzņēmuma, kas ietilpst kādā lielākā grupā, kur ir saistīti uzņēmumi maksāt spējīgi, tad šī gadījumā šos parametrus ir iespējams izpildīt šim te saistītiem uzņēmumam, kas arī būtu šī aizdevuma galvotais. Līdz ar to šī ir tāda elastība, ko mēs pieļaujam šeit. Bet, kas attiecās uz nākotnes parametriem, tad tur noteikti šiem jābūt sasniegtiem jau pašam pretendentam pēc projekta realizācijas, bet vēl pirms ir saņemta kapitāla atlaide, kad tas maksimālais ir saistību sloks, un tad uzņēmumi jāspēj atbilst šitiem parametriem. Tad saistību sloks šeit var būt līdz pat 7,5, bet tad pašu kapitālām jābūt vismaz 30%. Ja pašu kapitāls ir mazāks par 30, bet virs 25, tad saistību sloks var būt līdz 5,5. TSCR paliek 1,2. Tā kā šo lūgums ņemt vērā. Pēcuzraudzība, par to Elīna jau diezgan detalizēti izstāstīja. Pastāstīšu tikai minimāli, kā tas var ietekmēt altuma aizdevumu. Jā, tad pabeidzot projektu un piesakot pēcuzraudzības periodu, tad LIA izvērtē uzņēmuma parametrus par pirmo pēcuzraudzības gadu, un tad šeit ir divi scenāriji, vai nu atbilst, vai nu neatbilst. Ja viss kārtībā tiek dzēsta kapitāla atlaides daļa visiem projektiem vai pilnā apmērā militāriem projektiem, tad, protams, viss kārtībā uzņēmums turpina maksāt procentus un tad gaida nākamo gadu visām jomām, izņemot militāriem, par militāriem vēlāk tad beigās pastāstīšu. Ja gadījumā tomēr netiek izpildīts kāds no parametriem un no LIA tiek saņemts negatīvs lēmums, kā parametri nav sasniegti, tad pēc uzraudzības gada pabeigšanas ar 6. mēnesi tiek uzsākts aizdevuma atmaksas grafiks no tās 1/3, kas pārtop jau par standarta kredītu, un tad gaidam nākamo gadu. Līdz ar to šeit ar uzņēmumiem, kuriem ir tie 3 pēcuzraudzības gadi, ir iespēja labākajā gadījumā nodzēt kapitāla atlaidi 3 gados pilnā apmērā un tad maksāt tikai procentu saltumu, vai no arī, ja kādu no gadiem nesanāk vai visos gados nesanāk, tad var būt tāds scenārijs, kad pilns šis viss aizdevums ar kapitāla atlaidi pārtop par parasto aizdevumu, un tam tiek piemērots atmaksas grafiks. Atmaksas grafiku, par to mēs jau vienojamies, jau piešķirot šo te atbalstu, šo te lēmumu, izvērtēt uzņēmumu plānotu naudas plūsmu, tad mēs jau
izrēķinām, kāds varētu būt tas atmaksas grafiks gadījumā, ja netiek saņemta neviena kapitāla atlaide, par ko mēs uzreiz vienojamies, un tad, protams, ja ir saņemta kapitāla atlaide beigās, tad šis grafiks tiek atcelts. Tā kā šāda ir tā kārtība. Kas attiecās uz militāriem projektiem, tad šeit ir iespēja saņemt plānotos kritērijus LIA jebkurā no 3 pēcuzraudzības gadiem. Līdz ar to, ja projekts ir veiksmīgi realizēts un jau pirmajā pēcuzraudzības gadā ir sasniegti visi plānoti kritēriji, tad kapitāla atlaide tiek dzēsta pilnā apmērā. Ja tomēr nesanāca, tad ir vēl 2. vai 3. gads to izdarītu, bet ja gadījumā visos 3 gados nav izdevies sasniegt šos radītājus, tad pēc 3. pēcuzraudzības gada beigām ar 6. mēnesi arī tiek uzsākts atmaksas grafiks. Tā kā šeit ir jāņem vērā, bet, protams, cerams, ka visi projekti tiks realizēti veiksmīgi un visas kapitāla atlaides tiks pilnībā izmaksātas. Tā, un tad uz beigām tāds finanšu struktūras, kas ir pieejamas šogad, tās ir tikai 2. Tātad vai klients pats līdzfinansē visas izmaksas virs kapitāla atlaides, tas ir sanāk 70% no attiecināmajām izmaksām plus neattiecināmā daļa, vai ir piesaistīts cits finansētājs, banka, piemēram, šajā gadījumā bankas aizdevumam jābūt vismaz tādā pašā apmērā kā altuma aizdevums, un no altuma prasībām minimāla klienta līdzdalība ir 10%. Protams, šeit jāvienojas ar banku, bankam centrēties savas prasības, lielākas līdzdalības iespējams, tā kā šeit mēs sazināmies, protams, kopā ar banku un palīdzam, ja nepieciešams sastruktūrēt. Ar banku mēs arī sazināmies, ja jūs uzreiz informēt, ka jums būs banka, līdz ar to šeit mums arī jau ļoti laba sadarbība ir izveidota ar lielāku daļu no vietējām bankām, tā kā noteikti informēt par jūsu banku, tad mēs sazināmies un par visu vienojamies. Jā, tad visu šo informāciju ne tādā apjomā var būt, bet pamata lietas varat atrast mūsu mājaslapā sadaļā biznesam un izvēloties lielos investīciju aizdevumus ar kapitāla atlaidi. Jā, tur būs arī ievietota šīs dienas webinārs un arī mani kontakti, tā kā droši rakstiet, zvaniet, nāciet. Labprāt nokonsultēsim, palīdzēsim, jo labāk, man liekas, nedaudz vairāk laika veltīt tam pieteikumam, lai viņš ir tiešām kvalitatīvi sagatavots, jo tad arī tā izvērtēšana ies daudz raitāk. Jā, no manis laikam šodien viss. Paldies! Irina, paldies! Burtiski pāris jautājumi. Sekundīt. Pāris jautājumi, kas ienākuši. Es skatos, daļa no jautājumiem ir atbildēti prezentācijas gaitā, jo tie tika uzdot pašā sākumā, piemēram, attiecībā uz militāro nozaru, vai atbalstām tikai militāro nozaru, vai arī dual use, un tur tika arī skaidrots, vai ne, ka militārā nozara tā privileģētā stāvoklis, vai ne, dual use, tad ir parastā kārtībā, vai ne. Sakiet, vai prognozējat Saeimas saskaņojumu par primārās lauksaimniecības projektu iekļaušanu atbalstā, tas arī tika skaidrots, ka tas ir iekļauts un tad ir pieejams kā jauns atbalsts. Pareizi, Irina? Jā. Tieši tā, tad te jautājums ir tīri par atskaitīšanos, kurš gads būs bāzes gads, pret kuru tiks salīdzināts apgrozījuma pieaugums un darba algu pieaugums. Elīna, var šo atbildēt? Tas ir bāzes gads, kas ir pret iepriekšējo gadu, kad ir pabeigts projekta īstenošana. Tur ir diezgan daudz tādu jau ļoti subjektīvu jautājumu. Es domāju, ka tur ir prasīts skaidrot formulas, un tās būs droši vien iekļautas questions un answers sadaļās, ko gan LIA, gan Altuma nopublicēs pāris dienu laikā pēc šīs semināra. Te ir jautājums, vai 250,000 gadā research and development izmaksas attiecas arī uz lauksaimniecību. Protams, tā kā prasījums, ka tas ir jāiekļauj. Jā, tas attiecās uz pilnīgi visiem projektiem. Tad ir jautājums, vai projektu primārajā lauksaimniecībā arī drīkst uzsākt pēc iesniegšanas Altuma, proti pirms projekta apstiprināšanas? Projektu var uzsākt pēc abu pieteikumu iesniegšanas un pēc apsekošanas veikšanas, tā kā, ja nav plānoti citi atbalsti.
Ja tas ir vienīgais atbalsts, uz ko plānots pieteikties, tad jā, iesniedz pieteikumus, mēs vienojamies par apsekošanu un tad var sākt. Ok. Tad ir jautājums, vai uzņēmums kvalificējas izvērtēšanai, ja vidējā uzņēmuma status tiktu iegūts veikto investīciju rezultātā? Nē, uz pieteikuma iesniegšanas brīdi uzņēmumi jāatbilst lielā vai vidē komersanta statusu. Ok. Tiek prasīti jautājumi par konkrētām kontaktpersonām aizsardzības ministrijas departamentā, bet tas viss būs norādīti linki mūsu mājaslapās, vai ne, attiecīgi? Es vēl starp citu redzēju jautājumu, vēl nepaspēju atbildēt, jo par to, kad ir satraukums, ja gadījumā nepaspējas iegūt šo statusu, jo tas var aizņemt daudz laika. Bet šobrīd visas iesaistītās iestādes ir noslēgts arī sadarbības līgums, līdz ar to arī aizsardzības ministrija ir informēta, ka projekti ir gadījumā, ja tāda situācija radīsies, ka šie projekti arī ir izvērtējami arī aizsardzības ministrijas pusē pātrinātā kārtībā, tā kā noteikti tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai kavētos šī kritērija izpilde. Ok, paldies. Vai projekta ietvaros ir attiecināmas izmaksas par rūpnīcas teritorijā esošo ceļu vai laukumu sagumu atjaunošanu un pievedceļu izbūvu, vai ne, kas savienās dažādus tehnoloģiskos laukumus? Būtu jāvērtē īstenībā. Mēs to vērtējam. Es domāju, ka varētu pēc būtības būt attiecināms, ja tas ir nepieciešams veiksmīgai projekta realizācija, nepārprotami, pieņemsim, jaudas palielināšanai. Jā, bet, protams, mēs to arī vērtēsim, jo citreiz var būt dažas nianses. Ok, un, protams, beigās ir jāsasniedz uzrādītie kritēriji, vai ne? Tas ir, un ja tie tieši ietekmē, tad tas arī ir viena no atbildēm. Ok. Sekundīte, es atjaunojos. Vēlējos precizēt jautājumu par lielo investīciju aizdevuma kapitāla atlaidi, vai maksimālā kapitāla atlaide 10 miljoni attiec uz visu programmu vai tikai uz programmas kārtu. Respektīvi, uzņēmums jau ir saņēmis kapitāla atlaidi 10 miljonus citās programmas kārtās, vai tas var pretendēt arī šajā kārtā? Var pretendēt, tas nav aizliegts. Galvenais, ka katrs pieteikums atbilst tieši konkrētam attiecināmo izmaksu grozam, un šīs izmaksas nepārklājās. Tā kā nevar finansēt dubultā vienu un to pašu, bet ja tas ir cits jauns projekts, citas attiecināmās izmaksas ar savu mērķi, tad jā, protams, var. Ok, sapratu. Klau, mēs esam pa lielam izskrējuši caur visiem jautājumiem. Es aicinu tiešām uzņēmējus neļaunoties. Mēs varbūt ne uz visiem jautājumiem var atbildēt, jo tur daži ļoti specifiski, un es domāju, ka viņi ir aktuāli tieši šī uzgadījumā. Ja mums ir tā, tad kā, vai ne? Tad tie droši vien tad jāvērtē jau konkrēti sazinoties ar Altumu un Lijā konkrētajiem speciālistiem, vai ne, kas jau tie pāri un rezultātā sniegs ieteikums un rekomendācijas, kā rīkoties vienā vai otrā gadījumā. Bet izskatās, ka mēs smuki bijām iekļaujušies 40 minūtēs ar šo semināru. 7 minūtes bija atvēlēts jautājumiem atbildēm. Jautājumi, kas ir piefiksēti un saglabājas mūsu pusē, tad tiks arī papildus nopublicēti questions un answers sadaļās tuvākajās dienās, vai ne? Bet jebkurā gadījumā es aicinu tiešām doties uz Lijā un Altuma mājaslapām. Tur ir norādīts visas nepieciešamās kontaktpersonas, lai sazinātos un runātu par saviem konkrētiem jautājumiem. Kaut kā tā. Irina, Elīna, liels jums paldies par sagatavoto materiālu un prezentāciju. Klau, es teikšu, maucam uz priekšu, bet pats galvenais uzņēmēji, lai jums viss izdodās tā kā rītīgi forši. Jauku dienu visiem. Paldies. Paldies, visu labu!